Viens brīnišķīgi. Kā jau teicu, labdien trešo reizi, un dažas atziņas par bagāto liecību klāstu. Pirmais, kā Mārcis liecināja viņam ar tiem jehoviešiem darīšanu, man tā sava laikā bija ar mormoņiem Rīgā un Liepājā. Un tā viņi mani jau iepazinuši bija, kad es nāku, es viņam saku, paiesim maliņā, parunāsim par Džonu Smitu, ko jūs sludinat, un es par Kristu, kas vakar, šodien un mūžīgi. Un tad tas viņam nepatika, un kad nākošo reizi es nāku, es viņam paiesim maliņā, parunāsim, viņa jau laižās prom, negribēs runāt. Un nākošais par to dziedināšanu. Jā, tas viss labi, kad dziedināšanas notiek, bet neaizmirsīsim, ko Kristus teicis. Proti, veseliem nevajag ārstam, bet slimiem. Domāju, diez vai bez ārstiem mēs iztiksim, un tāpēc lūksim arī par viņiem. Un vēl tagad par sevi nedaudz. Šī nebūtu nav mana ideja šeit stāvēt. Kādu laiku pakaļ man uzrunāja mācītājs, teikdams, ka varbūt varētu sagatavot tēmu par pēdējiem laikiem un dalīties ar to draudzi. Tā kā priekšniecībai nav labi runāt pretī, tad, protams, es piekritu. Un tā kā pagājuši svētdien bija kavēts, tad šodien man ir jāatstrādā, ko es centīšos izdarīt. Un tagad pie tēmas Atklāsmes grāmata, 21. nodaļa, pirmie 3 panti. Atklāsmes grāmata, 21. nodaļa, pirmie 3 panti. Un tur tā ir rakstīts. Es redzēju jaunu debesu un jaunu zemi, jo pirmā debesa un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jaunu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dievu mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Amen. Svētais mūžīgais Dievs, paldies par šo iespēju Saldas draudzē sanāk kopā pilnīgi netraucēti šeit savākties un ap tavu vārdu to apspriest. Paldies, ka tu neko neesi apslēpis saviem bērniem un netur viņus neziņā. Tu esi parādījis no pirmās radīšanas dienas līdz pasaules bojā ejai, kā viss notiks. Kungs un svētais gars apgaismo mūs, paver aizskar, lai mēs varam ielūkoties tajā, ko tu mums gribi atklāt. Lūdzu, es asini prātu man un tiem, kas klausās, lai iegūms būtu apusējis. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs lasījām, ka es redzēju jauno pilsētu, jauno Jeruzalemi. Kas tā ir? Tā ir kāda mirāža, Negeves tuksnesī Izraēlā, vai tā ir kāda utopija? Nē, šajā gadījumā Dievs atklāja Jēzum, kam būs notikt nākotnē, un tas sūtīja savu eņģeli pie Jāņa, kurš ap 90. gadu bija Patmos salā, Egejas jūrā, un sacīja viņam raksti grāmatā. Raksti grāmatā, jo šie vārdi ir patiesi. Un tālāk mēs lasām, ka svētīgi ir tie, kas lasa, un tie, kas klausās šie dievišķā vēstījuma vārdu, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Noliktais laiks ir tuvu. Tātad Bībele ir jālasa, lai viņi zinātu, ir jālasa Bībele, un tos raksts sauc par svētīgiem. Kā mums ir ar to Bībeles lasīšanu, es domāju, ka tāpat kā skolā, tur ir tie skolnieki, kas 2 pelna,
tur ir vidējā sekmība, un tad ir daži, kas ir izcili, kas ir izvēlušies dzīvē sev mērķi un grib viņu sasniegt, un viņam ir jāmācās. Tāpat ir ar to Bībeles lasīšanu, jo tie draudzes locekļi jau rodas no vakarējiem skolniekiem, nekur jau viņi nerodas. Bet ar mani ir tā, ja es, piemēram, nevaru paņemt lielu vatmaņu lapu, uzlikt uz galdu, novilkt līniju, kādu metru garu, un uz tās līnijas salikt visu no pasaules radīšanas iesākuma līdz pašām beigām, piemēram, Ādams un Ieva, pēc tam pēc 1656 gadiem ūdens plūdi, pēc tam pēc 101 gada Bābeles tornis, zikurāts, pēc tam apmēram 200 gadiem Ābrahāms parādās, un tad tā uz priekšu, tad jau ir 2000 gadu pagājuši no Ābrahāma līdz Kristum atkal 2000 gadi, līdz mums atkal 2000 gadu un plus ļoti tālu mēs esam aizgājuši. Un par tiem pēdējiem laikiem, redziet, par Kristu ir teikts, ka viņš izredzēts pirms pasaules iesākuma, bet atklāts laiku beigās mūsu dēļ. Laiku beigās, tad jau ir atklāts teikts, laiku beigās, pagājušo 2000 gadi, nekāda laika vēl nav beigušies, kā mēs redzam. Bet laiku beigas mēs kā varam iezīmēt, kā parasti cilvēki gaida tā, pieejot vaļīgi, tam būs kāri un dažādi runā slimības, mēris tur un kā. Bet raksti mums saka, ka tiešām tā būs, jo ies uz beigu laiku un arī cilvēkos mīlestība izzudīs, tāpēc, ka netaisnība ies plašumā. Jaunā paudze, vecāko paudze neredzēs, kāri un karu daudzināšanas, pasaules stiprumu kustēsies. Un ja mēs redzam šodien, kā tagad ir, ka pasaules arhitektūra ir sakustējusies sevišķi šī pēdējā gada laikā, un mēs neziņā vērojam, kas būs. Nu, lūk, to pēdējo laiku, kas pēta pēdējo laiku, tā ir eskatoloģija, mācība par pēdējo. Kāda cilvēka dzīvē, kādas valsts dzīvē un pasaules dzīvē. Mēs varam domāt, vai tad Bībele tiešām runā par pēdējo laiku, finitio cilvēku dzīvē. Jā, runā. Piemēram, kaut vai 39. psalms, kurš saka, kas man īpaši fascinē. Kungs māci man manu galu, un kāds ir mana diena mērs, lai es redzu, cik nīcīgs es esmu, jo manas dienas tu esi licis plaukstas platumā, un mans mūžs ir nekas tavā priekšā. Tiešām nīcība vien ir ik viens cilvēks savā stiprumā. Vai atkal tas pats 90. psalms. Cilvēka mūžs ir 70, kas īpaši stiprs 80 gadu. Mēs aizlidojam uz spārniem, un mūža iegūms ir rūpes un bēdas. Vai kaut ko runā arī par pasaules bojēju? Protams, piemēram, tā diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, pasaules stiprumi degdami izjuks, un zeme un viss, kas uz tās darbā radīts, sadegs. Tātad nedroši biznesi ir ieguldīts zemē, šeit pārāk daudz investīcijas, veltīgas, sadegs tas. Šeit mums nav, paliekam pilsēt, bet to nākamo meklējam. Ar ko varētu izskaidrot, jūs varat teikt, manu tādu interesi par pēdējiem laikiem. Pirmkārt, tāpēc, kur draudzēs, kurēs es esmu bijis, Rīgā un citur mācītāji nerunā par šo tēmu pēdējo laiku. Nerunā vienkārši. Nu, un tad es esmu pie viena otra griezies ar jautājumu, kāpēc tā? Nu, viņi tā īsti neko nevar pateikt. Nu, ja nav informācijas, tad jāmeklē pašam, kur var tik klāt, jārok, graudiņu pa graudiņam jāsavāc.
varētu domāt, kad es pats esmu vecs pietiekoši un gaidu nāvi, tāpēc man tā nāves tēma ir tik tuvu. Tā tas, nezinu, kā tas izskatās no malas, bet es tā nejūtos vēl īsti. Bet tas varbūt būtu vairāk tāds dullās daukas sindroms. Kas tur aiz horizonta? Man tagadējā pasauli izskatās, kā, ja domāties tādu krauju, milzīgā 500 metri apakšā jūra, un tur vilciens sliedes ir, un viņas aiziet aiz klints, aiz pagriezienu, nesās ātri vilciens, lielā ātrumā, un viņi nezina, kad tur tās sliedes ir uzspridzinātas vai nomontētas, un kas tur tagad būs? Tur būs šitā, viss vagoni gāzīsies, es tā uzskatu, un redzu šīs pasaules likteni. Lūk, bija, zinām, interesi par eskatoloģiju parādīsies arī Latvijā. 19. gadsimta beigās bija eskatofobija, eskatomānija. Lūk, lai kā tur nebūtu, cilvēkiem kaut kas uzpeld, un viņi nomierinās, tad un it kā visi iet savu gaitu. Bet tā tēma paliek, un viņi ir, mēs ātri iziesim cauri tai. Es vēl gribu pieminēt, bija tāds 1700. līdz 760. gadam dzīvoja grāfs Cincendorfs, Moravijas bīskaps, kurš bija reliģisko bēgļu glābējs un dodams viņam pajumt. Viņš arī brāļu draudžu kustības dibinātājs. Un reiz kādā sajietā, kādi oponenti viņam jautāja, varētu dot kādas 5 pazīmes, kas varētu raksturot Dieva esamību. Viņš saka, kāpēc 5? 1 pietiek. Jūdi. Un tiešām, ja noliek vēstures grāmatas pa kreisi, precīzāk senās vēstures grāmatas un Bībeli pa labi, tad var izsekot, cik ir sakritīgi sevišķi vecās impērijas, tur Asīrija, Babilona, Grieķija un Romas impērija un atjaunotā Romas impērija pēcgalā. Tas tik precīzi sevišķi Daniela grāmatā, kad liberālie kritiķi saka, tas tā nevar būt. 2500 gadu apakaļ nevarēja paredzēt to visu. Tas ir pēc tam viltīgi uzrakstīts un te viltīgi iesprausts apakaļ. Mēs pat redzam šitās te literatūras stilu atšķirības. Tā viņi mēģina. Bet tas tā nav, protams, par to var tikai brīnīties, kā Dāvidam tas izdevās. Ja mēs runājam par jūdiem, kas iet kā sarkana līnija cauri Bībelē, tā ir Dievu veidot tauta. Viņai pieder apsolījumi, pravietojumi, raksti, protams, arī Kristus. Nevelti Kristus teica, pestīšana nāk no jūdiem. Nobela prēmijas, kuras sāk piešķirt 1901. gadā, līdz mūsu dienām piešķirts apmēram ir 960 Nobela prēmijas. Un 23% no tām pieder jūdiem. Kaut gan viņu teritorija tikai 0,2% no pasaules teritorijas. Izraela, tas ir apbrīnojama valsts, 22,000 kvadrātmetru, nedaudz vairāk. Tas ir 3 reizes mazāk gan arī kā Latvija. Garākā no augšu no ziemeļiem līdz dienvidiem ir 240 kilometri tikai, un platākā vietā ir 112 kilometri. Kāds tas ir mehānisms, cik intensīva saimniecība, cik intensīva lauksaimniecība, kāda aizsardzība, dzelzs kupolis, kāda tehnika par atombumbu klusē, bet tiek uzskatīts, ka viņa ir. Mēs arī iedomāties, kas būtu, ja viņa būtu aizsardzības budžets, ja nebūtu jātērē,
ja būtu izsliekams saimniecībā, ja būtu tāda teritorija viņai, kā Dievs viņai apsolīja no Ēģiptes upes līdz Eifrātei, ap 300,000 kvadrātjūdžu, tas būtu tāds mehanisms, kam valsts nebūtu neviena pasaulē līdzīga pretī turēties. Nu, lūk, tur mēs pa to līniju bīdamies, tur mēs redzam, ka 1500 pirms Kristus Dāvids, ne Dāvids, bet Dāvids parādās vēlāk, ap 1500. Tur mums ir Mozes parādās 1527, 80 gadus vēlāk Sinais, tad ir bauslība, un tad ir likums, un tad viņi nonāk līdz Kristum. Kristus piedzimst, māca, dziedina, līdz piesiet viņu krustā, viņš augšām ceļās. Bet lieta ir tāda, ka viņš atnāca pie savējiem, pie jūdiem, bet tie viņi nepieņēma, jo neatpazina. Un tam bija konsekvences, ka viņi neatpazina Kristu. Konsekvences tādas, ka Jeruzalem tika izpostīts 70. gadā, templis sagrauts, tad viņu lukturis tika nobīdīts pie malas, un Dievs ar viņiem vairs nenodarbojās, un atļauts pagānu tautām iet. Un jūdi bija sisti kā ar garīgu aklumu, līdz pat šai dienai viņi Mesiju neatzīst. Un tie, kas tur ir bijuši pēdējā laikā, ne pēdējā laikā, bet vispār, saka, līdz 18 gadiem par Kristu stāstīt un nodarboties ar šo teoriju ir aizliegts. Tas ir cietums. Un vēl tas viņam bija, ka miera ķēniņi jūs nepieņēmāt. Būs mūžīgi kari Izrēlai līdz pat pašam pēdējam laikam. Un tā arī ir, kopš viņas kā neatkarīgas valsts pasludināšana 48. gada 14. maijā ir nepārtraukti kari, un arī tie nav beigušies šodien vēl joprojām. Un te Mateja evaņģēlijā mēs atšķiram fascinējuši nolasīt. Ir Mateja evaņģēlijā 21. nodaļa. Mateja 21. nodaļa. Pirmais un 43. pants. Tāpēc te ir interesanti tā līdzība, ko Kristus stāsta. Saimnieks, viņa bija īpašums, viņš dēstīja vīna, kalnu, uztaisīja žogu apkārt un aizceļoja. Pēc laika, cerams, dabūt kādu ienākumu, sūta savu pārstāvi pie pārvaldītāju. Tie viņu piekauja, izmet ārā no žoga, sūta nākošreiz citus vairāk, to pašu. Viņš trešoreiz saka, es sūtīšu savu dēlu, no tā tagad no viņa, takš viņa kaunēsies. Ar tie saka, redzi, nāk mantinieks, nogalināsim un dārs būs mūsu. Un tagad Kristus saka, ko viņi darīs. Kristus jautā saviem mācekļiem. Viņš saka, viņš šos ļaundarus bez žēlastības nogalinās, izdos vīnu kalnu citiem strādniekiem, kas viņam augļus īstā laikā dos. Šos nogalinās, bet dos citiem. Tas nozīmē pagānu tautas ies Dievu valstībā, pagaidām. Bet tas nenozīmē, ka uz visiem laikiem Izraels tiek atbiedīts. Un tālāk Kristus pats saka, nevis mācekļi. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums
tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Dieva valstība no jums tiks atņemta. Tāpēc Izraels pagaidām ir nobīdīts malā, un Dieva plāns ar viņu nodarbosies būs tikai pēdējos laikos, kad viņš tiešām sauks pēc Mesijas un lūgs, un tad nāks Kristus. Un tagad mums vajadzētu vēl pie jūdu daudz atgriezties pie jūdu pravietojumiem, pie Dāniela pravietojumiem. Pie Dāniela pravietojumiem par jūdiem. Vispār jūdi, mēs jau zinām no Bībeles visi, es jums jau neko nepastāstīšu, ka diezgan niķīga tauta, diezgan nepacietīga tauta. Jesai bija teicis, es esmu turējis savas rokas izstieptas par šo tautu vienmēr, bet viņa bijusi ļoti iedomīga, niķīga. Un tas noved pie tā, ka vairākas reizes viņa gūstā bija. Un vairākas reizes gūstā un trimdā. Bābeles trimda. Un 586. gadā Nebukadnecars bija aizvedis šo tautu gūstā. Un Dāniels lasa Jeremijas grāmatu, tur jau gāja uz beigām ap 70. gadu, 67. apmēram, tas viņš lasa rakstus un saprot, ka trimda būs 70 gadus, un tagad jau sēžties, ka vajadzētu gatavoties un varbūt mūs atlaidīs mājās. Jā, viņš lasa, viņš nožēlo savus grēkus, pelnos, maisos, terpies, raud, nožēlo savus grēkus, savus tautas grēkus un atgādina, ka Dievs lūgs, ka ja viņa lūgs, viņš nāks pretī un atbrīvos. Un ja ļoti lūgs un sauks uz viņu, tad viņš atbrīvos savu tautu. Un tā viņš sēž un lasa, un pie viņa Jeremijas, mēs atšķiram Jeremiju Daniela grāmatā. Un Daniela grāmatā 9. nodaļu, 24. pantu. Nu, un tā, viņš lūdz Dievu, un pie viņa ap upuru laiku, tas ir 3 pēcpusdienas, laižas Gabriels, eņģelis Gabriels, un viņam lūk saka, Daniels saka tā, vēl manas lūkšanas laikā pie manis teikšu, lai šurp Gabrielis, kur es redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā un pieskārās manu vakaru upuru laiku. Viņš taisījās man dot paskaidrojumus un uzrunāja man ar šādiem vārdiem. Daniēl, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietu izpratnes. Kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dieva vārds, un es ierados, lai tev dotu izziņu, jo tu esi īpaši iemīļots vīrs. Tad nu ņem vērā šo vārdu un tev, lai šī atklāsme būtu saprotama. Ir nolēmts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu dot tām 70 nedēļas laika, lai bezdievība un apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotnu un iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zinu un saprotu no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu un jaunizveidošanu līdz svaidītam valdniekam jāpaiet 7 gadu nedēļām, un pēc tam 62 gadu nedēļu laikā to atkal uzcels un atjaunos ar tirgus laukumiem, ielām un grāviem. Un pēc tam 62 gadu nedēļām tas svaidītājs tiks nogalināts.
ne gan viņa vainas dēļ, un pilsētu un svētnīcu izpostīs, kā kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats valdnieks, bet pēc tam gals būs plūdos, līdz pašam galam būs karš, un norisināsies iepriekš stingri nolēmtā postīšana zemes noplicināšana. Ar lielo tautas daudzumu un ar daudziem vispārīgi viņš slēgs ciešu derību. Viņš, tas būs antikrists, slēgs derību, ciešu derību uz 1 gadu nedēļu. Veselu gadu nedēļu pusi būs atcelts kaujamais un ēdamais upuris. To vietā izvirzīsies, ka pirmās izpostīšanas negantību, un proti pirmās izpostīšanas negantību, proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolēmtā iznīcināšana pārvilsies pāri arī pašai izpostīšanai un izpostītājiem. Tātad dekrēti, tur ir dekrēti par, mēs neiesim dziļi vēsturē tagad, bet viņš runā par dekrētu, kurš tika 445. gadā BC izdots par no Artaserksa otrā, lai atjaunotu nevis templi, bet pilsētu. Dārijas iekaroja, sakāva Nebukadnecaru, un tā radās iespēja jūdiem atgriezties mājās un sākt atjaunot pilsētas atjaunošanu un tempļa atjaunošanu. Un te ir parādīts, ka Daniela 70 nedēļas no 607. līdz 537. gadam BC Izraela trimda. Un tālāk Daniels saka, viņam tiek teicis, tev dos 70 nedēļas, un tajā notiks daudz, kas tas tiek sadalīts kā 7 nedēļas, gadu nedēļas, 7 ir 49 gadi, un 62 nedēļas ir 434 gadi, un paliek vēl pēdējā nedēļa. Tātad 69, mēs patreiz esam starp 69. nedēļu un 70. nedēļu, kur iet draudzes laiks, kurš vēl nav beidzies. Un lūk, viņš saka, tajā 49 gadu periodā tiks atjaunota pilsēta, un viņas ielas un mūris salabots. Bet to 434 gadu 434 gadu periodā tiks beigās svaidītais, nonāvēts, Kristus tiks piesists krustā, bet ne savas vainas dēļ. Un tad tā pēdējā nedēļa, Dieva plāns ar Izraēlu, tiek nobīdīts pagaidām līdz nezināmam laikam, bet es apmēram pateikšu, cik tas varētu būt tas laiks. Nu, lūk, tās lekcijas, kuras es klausījos no amerikāņu baptistu bībeles skolas pasniedzēja, viņš var piesaukt vienu grāmatu, tādu kā Roberts Andersons, Coming Prince, tad princis, kurš nāk. Tā esot akadēmiska grāmata, ļoti grūti lasās, un viņš pieved tur tādu, ka tie dati, kurus es tūlīt pieminēšu, tie ir apstrādāti Londonas astronomiskajā observatorijā, Greenwichā, caur kur iet 0 meridiāns un skaita garumu zemes, austrumu un garumu, bet šobrīd to ne. Un viņš ved uz to, ka, ja mēs pieliekam, kad 445. gadā bija dekrēts izdots 15. martā par Jeruzalemes atjaunošanu, un pieliekam turklāt 483 gadus, tad mēs iegūstam mūsu ēras 32. gada 6. aprīli, kas apzīmē Kristus triumfālo ienākšanu Jeruzalemē. 4 dienas vēlāk viņš tika piesists krustā, tas ir 10. aprīlī. Man skaitot sanāca
kaut kur 32. gada janvārī, nevis aprīlī. Es to izskaidroju ar to garo gadu un īso gadu, jo tur ir tas pārējais un vienvārds sakot, es nevaru uzskaitīt tik precīzi, kā Greenwich observatorijas skaitu. Tāpēc es nenokļuvu līdz 6. aprīlim, bet viņš tā saka. Tad viņš saka, viss, ko viņiem vajadzēja darīt jūdiem, tas ir skaitīt dienas. Viņi taču pravietu Dānielu zināja, tas ir vecās derības pravietis. Jūdi taču veco derību ļoti labi lietas kursā. Kāpēc viņi neskaitīja gadus? Ja viņi būtu skaitījuši gadus, 483 pielikuši dienas pie kopš dekrētu deva 445. gadā 14. martā. Viņi būtu 6. aprīli 32. gadā nonākuši līdz tam. Un viens nāk iekšā ar tādu triumfu. Kas tas ir? Jā, Mesija, tas būtu Mesija, bet viņi nezināja. Raksturmācītāji nezināja. Kā jau teicu, Kristus uzliek sodu. Garīgs aklums līdz laiku beigām, Jeruzalem sagraut, lukturs nobīdīts, miera ķēniņi negaidīja, mūžīgi kari būs, ko mēs redzam šodien vēl. Tālāk, nākošais pravietojums Ecēķeļa grāmatā, kur Jeremijam tiek pavēlēts uz kreisiem sāniem gulēt 390 dienas, tad uz labiem sāniem 40 dienas, kopā 430 dienas. Un Dievs saka, es tev par vienu dienu pieskaitīšu vienu gadu. Tas ir sots Izraēlam par viņa grēkiem, par viņa ietiepību. Nu, lūk, tad 430 gadi. Tā kā tu esi jau 70 gadus nokalpojis, jeb nolauzis trimdā, tad to es tev atskaitu nost 430 minus 70 ir 60 gadi. Bet Dievs ir brīdinājis Izraēlu, ja tu joprojām būs ietīpīgs un turpinās grēkot pēc šīs un trimdas laikā, tad es tev 7 reizes palielināšu tavu sodu uzlikt pār tevi. 7 reizes palielināšu. Un tā mēs nonākam ko? Mēs dabūnu 430, atņemam 70, ir 360 gadi. Tad uzlika 7 reizes lielāku, 360 reiz 7 iznāk 2520 gadu verdzība sanāk Izraēlam. Un tur atkal ir pārrēķināšana, garie gadi, jaunie 7 reizes 5 dienas ir garais gads garāks par īso gadu, ja? Un tur sanāk, kad mazāk, kad 2485 gadi. Un kas tagad notiek? Izgāja no gūsta viņi 537. gada 23. jūlijā. 23. jūlijā. Un ka pie tā iziešanas datuma pieliek šos gadus, tad mēs nonākam pie ļoti ievērojama datuma. 48. gada 14. maijas 1948. 14. Tas ir Izraēlas proklamēšana. Izraēlas proklamēšana. Šeit tā pati problēma ar tiem, es arī te skaitu, un man sanāk kaut kur tāpat janvāris, februāris, bet nevis mājas. Kaut kur es neprecizitāti. Man nav tāda tehnika, kā Greenwich observatorijai. Un tad vēl viens interesants pravietojums. Tā saucamais olīvkoka ekskurs. Mēs atveram. Lūkas evaņģēlija 21. nodaļa. Un tur mēs tā lasām, kur Kristus savācies ir kopā ar mācekļiem
Un viņš saka, kad sāk piepildīties, tas stiprināties, šis viss, ko es jums tagad izstāstīju, celiet uz augšu savus galvas, un jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem teica līdzību, uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevi zināt, ka vasara ir tuvu. Tāpēc redzot visu to notiekam, jums būs zināt, ka tu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Debes un zeme zudīs, bet vārdu nezudīs. Šeit jāsaka, ka šis tulkojums, latviešu tulkojums ir neprecīzs, tie teikt cilts, bet citos tulkojumos angļu valodā tur teikt generation, kas ir paudze. Nu, lūk, kas ir vīģes koks. Par vīģes koku tiek uzskatīts Izraels vīģes koks vairākas vietās. Un viņš saka, šī cilts nezudīs. Jeb šitā paudze, šī paudze nezudīs. Tagad ir jautājums, kas ir paudze Bībelē? Mēs varam definēt. Tur ir, ka mēs atšķiram Mateja evaņģēliju. Mateja evaņģēlija, tur, kur sākumā tā ģenealoģija ir dota, tur ir 3 reizes 14 paudzes, tas būtu 42 līdz Kristum, un no Abrahama līdz Kristum ir 2000 gadi, un ja mēs izdalām to ar to reizinājumu, tur iznāk kaut kur, man liekas, 78. Ja mēs pieliekam pie šitā tā vīģes koka ziedēšana ir domāta Izraēlas valsts atjaunošana 48. gadā. Ja mēs tur pieliekam 70 klāt, tad tur nekas neiznāk, nekas nenotika tajā laikā. Vēl ir dzirdēti paudze 40 gadi, tur pieliek klāt 88, arī nekas nenotika 88. gadā. Bet tad, ja mēs atšķiram Eksodus grāmatā, liekas 15. nodaļa tur bija, kur ir stāstīts par Izraēla gaitām, kad viņi tiks uz Ēģiptu aizvest, pavirdzināti 400 gadus, un tur teikts 430 gadus un 4. paudzē viņi izies no Ēģiptes, 4. paudzē, tad 400 dalīts ar 4 ir 100. Mēs iegūstam paudzi kā 100 gadus. Un tagad mēs pieliekam 1948 plus 100, mēs iegūstam 1000, tas ir 2048. Es nesaku to, Kristus saka. Šī paudze nezudīs, tiekams viss būs noticis. Es neesmu nekāds datumu paredzētājs un dienas paredzētājs, par kuru ir teikts un brīdināts. Neviens to nezina, ne dienu, ne stundu, kā tikai tēvs, ne eņģeļi. Ja es, ko esmu pierakstījis, to es esmu pierakstījis. Un tas, protams, izklausās biedējoši. 2050. gads, kad viss būs noticis, tā Kristus saka. Viss, par ko mēs te runāsim tālāk, par draudzi, par bēdu laiku un par 1000 gadu mieru valstību un par pēdējo tiesu. Viņš saka, viss būs noticis līdz tam laikam. Izklausās diezgan ar lielu pātrinājumu. Mēs kustēsimies no šīs dienas līdz. Jo Kristus saka, es nāku ātri un alga līdz ar mani. Ja jums šķiet kaut kas nepareizi, es pilnīgi piekrītu Luteram, kurš savā laikā rakstīja, ka kristiešu uzdevums ir visu pārbaudīt, visu informāciju, un pat pienākums ir to pārbaudīt, kas ir derīgs, paturiet, kas ir nederīgs, atmetiet. Nu, lūk, jums nav jāpieņem viss tas, ko es saku, pārbaudīt to, pārskaitiet ar Greenwichs observatorijas precizitāti, un jūs pie kādiem datumiem nonāksiet, un palūgojiet, notika kaut kas vēsturē tajā laikā vai nenotika, un arī par šo 2050. gadu.
jūsu uzdevums, es tā pilnīgi neatradu, kur būtu 100%, ka vīģis koks ir Izraels, ja? Un 100 gadu pieliekot, diezgan biedējošais sanāk 2050. Gads, kur viss būs noticis. Nu labi, par to mēs tagad beigsim. Kā zināms, Kristus piesiet krustā, sāksim no tās vietas ceļu uz pēdējiem laikiem. Kristus piesiet krustā, pēc 40 dienām viņš debes braukšana notiek, tad vasaras svētki un draudzes dibināšana. Draudzes dibināšana notiek, Dieva draudze, kurā mēs patreiz atrodamies. Ātri iziesim cauri. Visi to zina, bet vēstuli. Jānis dabīja uzdevumu rakstīja vēstules un sūta Efes un visām pārējām draudzēm, kas ir Mazāzijā. Es esmu tendēts pieiet ar vēsturiski pravietisku pieeju, kas nenozīmē, ka tur 7 draudzes vien bija radušās tajā Mazāzijā tajā laikā, bet arī citās vietās uz viduslaikiem vēlāk uz priekšu ejot, arī citās pasaules vietās, bet tās bija, sakot, sistas ar tādām pašām nelaimēm, kā es te atzīmēšu tagad ejot cauri. Tas būtu tas vēsturiskā pieeja. Pirmais Efes draudze no 30. līdz 100. gadam apmēram pastāvēja. Apustuliska baznīca. Pat Efese bija ap 1000 gadu BC, ap 200 000 iedzīvotāju. Celsus un Heraklīts, psihologi, tie filosofi tur dzīvoja. Celsu biblioteka bija vērojama lieta, un visiem labi no Bībeles zināmais Artemīdas templis pastāvēja ap 550. gadu, un tas dumpis, kas tur ar to saistīts, Artemīda, tur tas sudrabkalis Dimiters, kas tos suvenīriņus taisīja no sudraba Artemīdas templim, ka Pāvils sāka sludināt, ka nebūs jums turēt tādas, tad tur liels dumpis izcēlas, ka varena ir mūsu Artemīda, ko viņš iedomājās. No tā, un šo templi cēla 120 gadus, iepratim tam templim, ko bija uzcēlis Salamans, to cēla tikai 7 gadus. Un tagad lūk, Kristum, kas ir ko teikt par šo baznīcu. Viņam ir teikts, nav man nekas īpaši, bet man ir tas pret tevi, pret Efes draudzi, ka tu esi savu pirmo mīlestību atstājis. Atgriezies, ja ne, es nākšu nostumšu tavu lukturi. Tā lukturis, kas tā ir draudz. Šis ir izskaidrums ar to, ka tāda neliela atsalšana tika no kristietības parādies 1. 2. gadsimtā, kad iedomājušies, ka Kristus nāks tūlīt, viņš nenāk, nav vēl, tad kas mums, kā tagad ir, kāda ir mūsu pozīcija. Bet Kristus saka, turi, kas tev ir. Nē, viņš saka, piemini, no kā tu esi atgriezies. Un no kā tu esi atkritis un nāc un atgriezies. Pirmais periods, tas tā kā ir teicis, no 30. līdz 100. gadam apustuliskā draudze. Nākošais periods ir Smirnas draudze, no 100. līdz 312. gadam. To mēs atzīmējam kā ciešanu baznīcu. Tagad tā ir Izmira. Pilsēta Izmira, Turcijā. 11. gadsimtā tika dibināta, 250 000 iedzīvotāji, eksportēja mirres un svaidomu eļļu. Un tur Nerons tajā laikā jau sāka darboties 6 miljoni kristiešu nāvi. Un tur radās kristietības simbols, tas zivs, ka viņi tā bija iebaidīti, ka viņi nerunāja viens ar otru, bet pludmali, piemēram, kāju zīmēja to smiltīs, to zivs simbolu, tos 2 lokus krustojušos
Un tad saprata viens otru saprata, ka darīšana kristiešiem. Kristum arī pēc šo tipa draudzēm nav nekā. Viņš saka, esi uzticīgs līdz nāvei. Tad es tev došu to dzīvības vainagu. Nākošā draudžu grupa ir Pergama, kas līdzīga Pergamas draudzei. No 312. līdz 606. gadam. Tā ir uzskatāma kā valsts baznīca. Konstantīns padarīja kristietību par valsts reliģiju. Tagad Bergama ir tā pilsēta, izglītības centrs, Bālu un Nikolaitu mācības sāka pielūgt tajā laikā mirušos, svētbildes, svētos Mariju. 312 līdz 6. uzskatām kā valsts baznīca, kas vairs nav tik dedzīga. Kristum pret to Lūkas ir ko teikt. Viņš saka, atgriezies, ja ne, es nāku un karošu ar savu mutes zobenu pret tevi. Tas nozīmē, jau vārds tur vairs nav tādā cieņā, kaut kādi piemaisījumi sāk parādīties. 4. draudžu grupa ir Tiatīra no 606. līdz 1507. gadam, kas būtībā ir reformācija. Pāvesta baznīca. Tā tiek uzskatīta par pāvestu baznīcu. Katoļu laiks, tagad Akasāza ir tā pilsēta. Tajā laikā tika nodota popa tituls, transsubstanciācija, kas ir trans no vienas substances uz otru, kā katoļi atzīst, ka svētā vakarīdienu laikā maize kļūst par miesu, Kristus miesu tiešā nozīmē, un vīns kļūst par Kristus asinīm tiešā nozīmē. Nevis mēs kā baptisti uzskatām, ka tie ir simboli. Viņi saka nē. Svētais ūdens parādās cieņā. Priesteris drīkst lasīt tikai Bībeli. 1058. gadā ortodoks izveidojies Austrumu baznīca ar Konstantinopoli un Romu kā pāvesta baznīca. Uz darbiem orientēta baznīca, katoļu tradīcijas, Izabela parādās. Kristus saka tā, es došu katram pēc jūsu darbiem. Varētu domāt, ka tur palikuši vēl īsteni svēti ir, kas šo visu nepieņem. Es došu katram pēc jūsu darbiem. Tālāk. Sardus draudzes grupa, kā Sardus draudz no 517. Kas ir līdz 1750, tātad no reformācijas līdz 750. gadam, tā ir līdz atmodē, līdz lielai atmodē. Tā tiek uzskatīta kā reformēta baznīca, bet mirusi. Tagad Sart pilsēta Turcijā. Tur vilnas aitaudzēšana bija tajā pilsētā to laiku attīstīta un vilnas rūpniecība. No tā viņa deva lielas ienākumus šai valstī. Un Kristus šai draudzēji saka tā, tev ir tas vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Pat tak šos uztaisījāt reformāciju, atkratīties no visa liekā. Tev ir tas vārds, ka tu dzīvo. Kur ir problēma? Tu takš teici sole fide, sole scriptura, sole gloria. Pestīt caur ticību, pēc rakstiem, no žēlistības vien bez darbiem. Viss liekais atsijāts, bet viņš saka, tu esi miris. Un viņš saka tā, atceries, ko tu esi dabūjis, turi to un atgriezies. Atceries, bet atgriezies. Tad ir stāvoklis diezgan slikts jau. Tā draudžu grupā. Un 6. un 7. mēs apskatāmies kopā divas baznīcas. Šādi, kādu es aprakstīju to Sardus baznīcu, tā iet apmēram līdz 7750. gadam.
kad ir lielā atmoda. Tur ir Džons Vestlijs, Oksfordas universitātes profesors, šī gadījumā ir piesaucams. Un tad it kā divos zaros aiziet tā baznīcas dzīve Eiropā. It kā divos zaros. Viena ir Filadelfija no 750. gada, kā jau teicu, līdz laika beigām, tad līdz aizraušanai. Brāļu mīlestība. Kristus saka, tad atzīstama draudz, Kristus mācība godā, draudzes locekļi uzticīgi, un Kristus saka šai draudzei, es tevi sargāšu no pārbaudīšanas stundas, kas nāks pār visu pasauli, pārbaudīt tos un ikvienu. Tad, kas ir pārbaudīšanas stunda? Bēdu laiks. Kā es pasargāšu? Es tevi aizraušu. Prom. Aizraušana notiks. Un otrais zars ir draudžu grupa, ko redz Laudiķejas baznīcas pili no 1750. gada līdz beigām, tāpat kā Filadelfijas draudzē līdz beigām, līdz laiku beigām. Tur ir īpatnēji, viņi nodarbojas ar aitkopību tajā laikā, 246. gadā BC viņa tika dibināta, viņa ar to aitkopību nodarbojas ar to vilnas apstrādu, un tā deva lielus ienākumus. Tur bija arī medicīnas skola, ar oftalmoloģijas virzienu, ar borskābu, acu skalošanu, acu ārstēšanu, tā, un tagad es saprotu, kāpēc Kristus saka par šo draudzi. Pērc no manis, var sakot, ņem no manis zeltu, un ka tu vari sev drēbes pirkt un apklāt savu kailumu, lai tavs kauns to apklāts, un no manis pērc acu zāles, nevis savus acu zāles, tur ar borskābu, kas tev tur ir Eiropas slavenība, lietotās, bet pērc no manis acu zāles un svaidi, lai tu redzi, ka tu esi nabaks, nožēlojums un kails. Un tā bagātība lielāka, viņa ir pašpietiekama, neticīga baznīca. Liberālās kultūras šeipot, veidot, kur beigās ienāk apostāze, tas ir vispirms atzīšana, tad atkrišana, sevišķi mūsu pēdējā laikā, kad katram ir telefons, pazvanīšu uz draudzi mācītājiem, lai aizlūdz par mani. Šodien pūš līst, es pats ar laikam nebraukšu, ieslēgšu televizoru, paskatīšos, tiešraidi tekšu iet, kaut ko rāda. Kāpēc to darīt? Ir tekšu iespējas. Un tā cilvēki atdziest, atsalst, līdz beidzot atkrīt viņu bērni, jau redz, kā vecais dara, nav jēgas, tu redz, kā varat ticēt arī, viņš tas sev pa ticīgo sauc. Nu tā, Kristus, ko saka par šādu tipa draudzēm? Viņš saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu, un tālāk pēc teksta, jūs zināt, kas man atvērs, es iešu, turēšu vakarēni, tad it kā Kristus nemaz nav, tur iekšā vairs, es joprojām klaudzinu, atveriet. Nav. No šo pārskatot, mēs varam redzēt, ka draudzes atsalst, vien vājākas, mācība vien švakāka, ar katoļu laiku nāk baigais uzslāņojums virsū, tradīcijas, svētais ūdens, mirušo pielūgšana, svētbilžu pielūgšana, un tā. Līdz pašai pēdējai baznīcai, tas ir Laudiķei. Mūsu dienās ir katram jāskatās. Raksti saka, kam liekas, ka viņš stāv, lai viņš pielūko, ka viņš nekrīt. Lūk, tas ir draudzes laikmets, kurā mēs joprojām esam.
Un mēs virzāmies. Un tālāk mēs pāriesim pie bēdu laika. Kas notiks pirms bēdu laika? Pirms bēdu laika jātop draudzes aizraušanai. Tā ir parādība, par kur runā Pāvils pirmais, sacīdams, ka senajiem nevis kristiešiem, bet praviešu laikā tā lieta bija apslēpta viņu acīm. Tas netika teicis pirmais, kas par to ir sludina, tas ir Pāvils. Un viņš aprakstā, viņš saka, ne visi mēs mirsim, bet visi tapsim pārvērsti. Ko viņš ar to domā? Viņš paskaidro, kas ir aizraušana. Aizraušana tas ir pēkšņi, būs draudze tiks paņemta prom no zemes vienā mirklī. Un arī mirušie kristieši, kas iekšā kunga miruši, taps uzcelti pirmie. Kristus saucienam skanot erceņģeļa signālam, kur uzdod trompetistiem signālu, kur atskaņo sapulcēšanos. Šis sauciens, Kristus sauciens, viņš modina mirušos. Tas ir Jāņa 5:28 rakstīts, kur ir teikts tā: visi, kas kapos, dzirdēs viņa balsi. Visi, kas kapos, dzirdēs viņa balsi. Un celsies augšā. Un iegūs nemirstīgu miesu, tādu kā Kristum. Tas dzīvais, kas tiks parauts, tas momentā tiks pārveidots. Viņš dabūs nemirstīgu miesu kā Kristum. Un tiks paņemts pie viņa un rakstīts, būs ar viņu mūžīgi. Tāds cilvēks pie tiesas nenāk, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Un mirušais, viņš kristīgais, protams, viņš tiks uzcelts, viņa miesa no mirstīgās tiks pārveidota par nemirstīgo, un viņš apvienosies ar garu, kurus Kristus ir paņēmis līdzi un mākoņos atrodas. Gaisā nenonākdams uz zemes, tur viņš apvienosies ar to garu, kas viņu tur gaida, un arī būs ar Kristu mūžīgi. Bībele runā par divu tipu augšām celšanos. Par augšām celšanos uz mūžīgu dzīvību un par augšām celšanos uz mūžīgu pazušanu. Bet par augšām celšanos laika nozīmē ir 3 augšām celšanās laika nozīmē. Pirmā augšām celšanās būs, kā jau es teicu, pie paraušanas, kura būs pirms bēdu laika. Otrā augšām celšanās notiks pēc bēdu laika, kad tiks uzcelti kristīgie mocekļi, kam tika galva nocirsta tajā bēdu laikā, viņiem nepieņemot zvēra zīmi, nec islāmu, nec zvēra zīmi nepieņemot. Viņi tiks nogalināti, un tur viņi ir redzami atklāsmes grāmatā, kā tie, kas ir zem, kad 5. zīmogu atdara Kristus, un tur redzami tie mocekļi zem altāra, kas sauc, cik ilgi, kungs, tu mūs vēl turēsi, kad tu mūs atriepsi. Viņam tika dotas drēbes baltas un teikts, lai viņi kādu laiku vēl pagaida, līdz viņu biedru skaits būs pilns. Ot šie ir tie, viņus uzcels, viņi pievienosies arī Kristus draudzē. Un trešā augšām celšanās pēc laika ir 1000 gadu perioda beigās pirms lielā baltā troņa tiesas, kur visi tiks uzcelti, neticīgie. Tur rakstīts, ellidos savus okupantus, jūra dos savus mirušos, un tur notiks lielā tiesa. Tad augšām celšanās ir 2 pēc nozīmes uz mūžīgu dzīvību, uz mūžīgu pazušanu. Augšām celšanās laika ziņā ir 3. Paraušanas laikā pirms bēdu laika, pēc bēdu laika mocekļus un pēc 1000 gadu valstības
visus ceļ augšā. Un tagad mēs apstāsimies pie bēdu laika. Bēdu laiks. Kas ir tas? Kristus ir atnācis. Draudze ir paņemta prom. Un kas notiek? Mēs redzam bēdu laika nozīme. Ot šī ir tā 7. nedēļa. Mēs esam 69 nedēļas atstājuši tālu aizmugurē, kad Kristus tika nogalināts, tur beidzās tā 69. nedēļa. Visu laiku gāja draudzes laiks, tagad 2000 gadi plus, cik tur, 26 jau, ja? 2000 gadi plus, un tagad mēs nezinām, draudzi paņēmt prom, nekur rakstos nav teikts, cik ir laiks starp paraušanu un bēda laiku sākumu. Nekur. Pa paraušanu ir teikts, tas vispār nekādas signāla nav. Tas var notikt tagad, tas var notikt pa nakti vai pēc kādiem 10 gadiem. Nav teikts. Bet tad, kad sāksies bēda laiks, mēs varam pateikt, cik tas ilgi būs. Tas būs 7 gadus. Pārsies uz pusi, 3,5 un 3,5 gadi. Ar īpašām darbībām katrā no tām. Tātad mēs esam aizvedījuši paraušanu, draudzi ir paņemti prom, un jautājums ir, kas būs ar tiem kristiešiem, kas paliks. Jā, viņi vienu brīdi viņi būs tā kā apjukuši, jā, kas ir pa lietu zaudētājs, esmu lūzeris lielais, par ko es visu mūžu cīnījos, ticēju, bet redz, kā sanāca. Vēl ir viena iespēja, vēl ir nevis nogalinātiem, kā mūsu tulkojumā rakstīts, bet krievu tulkojumā un citos arī ir obezglāveļeni. Un mēs zinām, kas tā ir par ticību, kas galu cērt nost. Oranžos kombinizomos kristiešus notupina tūkstnešus smilties, aizmugurs stāv melnā tērpā ar dunci un gaida signālu. Vēl viena iespēja būs. Tātad, lai Izraēlas atzītu, šis ir laiks vajadzīgs, šis ir Dieva plāns, viņš nodarbosies ar Izraēlu. Un lieta ir tāda, ka tā aizvietošanas teoloģija, kas šādi atskan, ka, redz, nesanāca Kristus, neatpazina, jūdi neatpazina nākošo Kristu, viņiem nobīdīja lukturu, un viņiem ir cauri. Nē, nav cauri. Abrahama, Īzāka un Jēkaba Dievs ir uzticīgs saviem solījumam. Viņš saka, es tevi izglābšu, un viņš taps izglābts. Un šis ir Dieva plāns Izraēla glābšanai, šitie pēdējie 7 gadi, kad viņš nodarbosies īpaši ar Izraēlu. Ar draudzi, ja viņš it kā nodarbojas. Kas ir, kas nav, tas nav. To paņēmis prom, un tā ir ar Kristu, un būs ar viņu vienmēr, kur viņš ietu. Draudz ir ar Kristu uz debesīm, viņi iet uz debesīm, Kristus nāk uz leju bēdu laikā un cīnīties, visa draudz līdzi, Kristus iet uz jauno Jeruzālemi, draudz līdzi, vienmēr ar Kristu. Lūk, tajā laikā jūdi, varētu tā domāt, visi jūdi nebūs izglābti. 2/3 no viņiem ies bojā, un tur ir rakstīts diezgan par Jeruzālēm biedīgas lietas. Pilsēta tiks ieņemta, nami sagrauti, sievietes apsmietas, un tad viņi sauks uz Kristu, un tad nāks Mesija ar savu karaspēku. Otrais, kāpēc tāds tiek organizēts, lai organizētu lielāko atmodu pasaulē. Lielāko atmodu, un vēl pēdējā brīdī pieņemtu Kristu un pievienotos kristīgo pulkam. Es nezinu, ja es tagad lasītu, te man ir rakstu vietas, tas būs pārāk gari, ja es tagad lasītu no Bībeles. Es varu pieraukt pēc rakstu vietas piezīmēt, piemēram, pirmais, lai Izraēlas atzītu Kristu.
Cakārija 12:10. 2/3 jūdies bojā. Cakārija 8. 13. nodaļa no 8. līdz 9. pantam. Tad par lielāko atmodas atnešanu pasaulē. Atklāsmes grāmata 14:1. Arī atklāsmes 11:3-9. Iznīcināt ļaunumu un ļaunus cilvēkus. Atklāsmes grāmata 14:19-20 panti. Iznīcināt elkus, elka dievību un nešķīstos garus. Cakārija 13:2. Lūk, jūs redzat, kā visi iet tur tā, lai iznīcinātu. Kad draudzi prom, šie cilvēki nekur nav liekama vairāk. Viņi nedara jaunai debesī un jaunai zemē. Ar viņi pietiekoši 2000 gadi ir spēlējušies ar viņiem, lai viņi pieņemtu Kristu, viņi to nedara. Viņi ir jāiznīcina vienkārši. Un tur mēs vēlāk redzēsim, teiksim, vīna spaida mina ārpus pilsētas, un tur plūda asinis līdz zirgiem augtiem. Vienkārši tādi ir jāiznīcina. Lai ļaunums neietu 1000 gadu miera valstībā, un tad redzēsim arī tur, ka viņš iesūksies kaut kādā veidā. Lūk, lai atzītu Kristu, liela atmoda, ļaunumu, lai iznīcinātu, un elkdievību. Un kas tagad notiek? Parādās antikrists. Kristus atdara pirmo zīmogu. Tur iet balts jātnieks, zirgu, viņam ir loks. Un viņš iet uzvarēdams un lai uzvarētu. Antikrists maskējās zem Jēzus tēla, balts. Tas ar baltu zirgu, šis ar tātad pievīlējis. Un tur ir rakstīts, ka viņi saka grieķu valodā toksonu, loks, viņam ir toksonu, kas nozīmē toksisks, tad mācības, kā bultas iešauja, tādu mācību iemet tev dvēselē šaubas un mācību. Antikrista parādīšanās. Viņš parādās, šis ir, kā visi Bībeles pētnieki saka, šis ir signāls, kad sākās 7 gadu bēdu laiks, kad parādīsies antikrists un slēgs līgumu ar Kristu, droši vien viņš slēgs. Droši vien arī arābi tur būs piesaukti un varbūt apvienotās nācijas arī iesaistīts. Bet tur ir rakstīts ar daudziem, tāpēc es tā domāju, ar daudziem viņš slēgs līgumu uz 7 gadiem. Antikrists, šis ir uzskatāms par bēdu laika sākumu. 7 gadus pieliekam klāt, un tur viņam būs beigas bēdu laikam. Tempļa celtniecība sāksies, 3. tempļa celtniecība. Kāpēc? Tāpēc, ka 2 liecinieki gatavojās skatos nākt un viltus pravietis, jo tiek uzskatīts, ka 2 liecinieki, tur rakstīja 2 liecinieki, maisos tērpti Jeruzalemes ielās, nepārtraukti liecinās apveltīt ar milzīgu spēku un pretdarbību, ja pret viņiem ko, viņi uguns, viņiem ir vara ūdeņus par asinīm padarīt. Tā. Lūk, viņi saka, ka tādiem lieciniekiem būtu labāk jādarbojās templī arī, jo tur varēs lopus, piemēram, lopu kaušanu nodarboties un pasaulē rādīt. Tur redz, kā Kristus tika nokauts, jūs viņu izdarījāt ar romiešu rokām, asinis tur ap altāri lies. Tur redz, asinis izlēja jūsu dēļ, Kristus asinis, un vēl kaut kādas templis būtu vajadzīgs, tas būtu iespaidīgāk, un vēl būtu iespējams, ka tur CNN raidīs, tur raidīs BBC, tur raidīs arī arābu kanāli, Al Jazeera, protams, visai pasaulē šo, jo musulmaņi tiek šeit interesēti, sekot līdzi visam šitam, kas notiks ar to.
Jā, tātad 2 liecinieki, es pieminēju, 2 liecinieki maisās starti, grūti pateikt, vai tas būs Mozus un Elija. Mozus iemieso bauslību, Elija praviešus, viņi liecinās. Un 3,5 gadus viņi liecinās, un tad zvērs viņus nonāvēs, viņi gulēs kādu laiku, un pasaule būs tik priecīga. Viņi tā nomocīja cilvēks ar savu sludināšanu. Un dāvanas sūtīja viens otram, redz, kādi svētki šie ir beigti, bet pēc laika no debesīm balss nāciet šo paukšā, viņi ceļas uz savām kājām un nozūd mākoņos, un tie visi ir izbrīnā. Es domāju, kāda diferences ir starp par iesākumu par Kristus te ir teikts, ka viņa balsi nedzirdēs uz ielām, ielaustu niedri, viņš nesalauzīs un kvēlojuši dakti viņš neapdzēsīs. Par šo ir teikts, ka gan arī pa varu tev dod iekšā kristietību, pa varu. Ņemiet. Pēdējais laiks, un rakstīts tie nē. Paiet 3,5 gadi, jā, un lielā pievilšana, protams, sākās. Un lielā pievilšana paiet 3,5 gadi, un Antikrists atsakās no šī līguma uz 7 gadiem ar Izraēlu, un to vairs nepilda. Pats viņš iesēžas templī, kurš jau ir uzcelts. Starp citu, tie, kas zina un ir bijuši Izraēlā, saka, tur tas tempļa institūts, tur visi materiāli sagatavoti celtniecībai, personāls trenēts, upuru dzīvnieki sagādāti, viss tur ir, un viņiem vajagot 8 mēneši, lai viņu uzceltu. 8 mēneši. Tad ātri viņu uzcels. Lūk, viņš iesēžas templī un paģēra pielūgšanu. Saka, es esmu Dievs. Antikrists, es esmu Dievs. Un viņš izmainīs laikus un likumus. Un šeit šī te posmā, 3,5 gadu posmā parādās viltus pravietis, zvēra palīgs, savu spēku viņš un iedvesmu ņem no Antikrista. Viņš rūpējas par to, lai cilvēki pieņemtu islāmu, lai pieņemtu zvēru un viņa zīmi, lai kādu čipu tur dabūtu un nogalina tos, kuri to nepieņem. Kuri nepieņem, kur nav gatavi to pieņemt, tie tos gaida nāve. Un tad vēl tur kaut kādu iemeslu dēļ viņš tiek ievainots, tas Antikrists, tur ir grūti saprast. Zvēra tēls, bet Antikrists tiek ievainots, bet viņa brūce tiek dziedināta. Tas ir domāts laikam tāpat tā kā Kristus. Jo anti ir pret Kristus. Tas nāvi dabūja. Es arī kaut ko līdzīgu nāvi, bet viņš to dziedināts. Un tad ir, kas to varēja izdarīt? No elles kāds apsēsts, sātana apsēsts cilvēks vai kā, bet tas ir apslēpts. Nav zināms, kas viņam. Tad uz to laiku vai kā ir zvēra tēls tiek radīts. Antikrista tēls ir nolikts templī. Un par to rūpējies viltus pravietis, kas viņam ir dota spēja iedvest dzīvību zvēra tēlam, lai viņš brīnuma lietas darītu un cilvēkus vēl vairāk pieviltu. Iedvest dzīvību tēlam, jūs iedomājieties, kas tās ir pa spējām un teiks, jā, redzi, kam jūs neticat, tu redzi, šis ir īstais, kam ir jātic. Zvēra tēls templī, tiek paģērēta pielūgšana, un tad vēl ir
tāda lieta kā Gogs un Magogs. Jūs esat lasījuši Ecķeļa grāmatā, tur 38. un 39. nodaļa laikam, kur ir ļoti liela veltīta tam nodaļa. Un tur tā diezgan droši tā, un tie citu valstu teologi pilnīgi droši, nu tā ir Krievija. Tas ir Krievijas vadītājs, ir Gogs un Magogs ir viņa valsts. Nu, es tā vēroju to ar tādu piesardzību. Nekrītu uzreiz, saukdam savām rokām, bet, es no otras puses nevaru nepiekrist, ka tāda valsts kā Krievija ar tik milzīgu teritoriju, lielāko pasaulē, ar kodoleročiem un spēlē lomu kā kāda trešā valsts pasaulē, kas grib sadalīt pasauli, ir malā palikusi no rakstiem, ka to nav paredzējuši. Es tā, varbūt jā, bet pats it kā mazliet šaubos, vai tas tā būtu. Lūk, un tur ir kaut kad jābūt, jūs jau visi zinat to ļoti labi, es te neatkaršu, kas ir Goga un Magoga karš, kad Dievs sadusmojas par to, ka viņa zemi, kuru viņš gribēja dot Izraēlam no Ēģiptes upes līdz Eifrātei, ka to ir okupējuši un saspiežu vien mazāk teritoriju Izraēlam, viņa radītājiem, saspiežu vienu mazāku līdz 22,000 kvadrātkilometru palicis tikai un sauc par okupantu, kāda apartīda nodibinājās ar viņu, un Kristus saka, es likšu viņam mutē laužņus, atvedīšu viņus to vietu, uztaisīšu baigo slaktiņu ar zemestrīci, kāda nav bijusi, zeme pavērsies, tu savirs iekšā daudz, kas krusa, un pavērsīs ieročus paši pret sevi, un, atsakot, ļoti liels slaktiņš būs. Varētu domāt, ka tas nav izprotams, vai tas 1,5 gadu vai 2,5 gadu laikā notiks. Un tad ir tāds viedoklis, ka tur izveidosies lielās armijas, viss tur būs. Un vakums izveidosies, kāds varas vakums pasaulē, un tur būs tad antikrists pārņems varu pār 10 valstu konfederāciju pasaulē, un tās valstis deleģēs viņam varu antikristam uz nelielu laiku. Tur nav daudz vairs palicis laika. Lūk, un kas vēl ir noticis šajā laikā? Pirmajā Sātans nogāsts ir uz zemes. Sātans nogāsts uz zemes no savas otrās debesis pēc draudzes aizraušanas. Un viņš, zinādams, ka viņam maz laika palicis, ļoti aktīvs. Atklāsmes grāmata 12, no 10 līdz 12. Lūk. Kā jau es teicu, ātri iziesim cauri par Kristus zīmogiem. Viņš atdara pirmo zīmogu, balts zirgs, ko mēs apskatījām, jātnieks, pievīlējs, antikrists. Otrais, sarkans zirgs, tam dots ir atņemt pasaulē mieru, kari, pēc kariem kas bats un slimības. Trešais, melns zirgs, kam ir nāve. Vārds. Tas ir melns zirgs, kas ir bats. Pēc kara badi, un tur ir rakstīts viens mēriņš par denāriju, viens mērs kviešu un 3 mēri miežu. Tas nozīmē to, ka viens denārijs, viens cilvēks var nopelnīt dienā 1 denāriju, un par to var nopirkt apmēram kilogramu kviešu. Tai laikā varēs, kas ir derīgs vienam cilvēkam, lai uzturēt savu dzīvību, bet ja viņam ir ģimene, tad viņam nepietiks ar 1 denāriju, vai nu viņam jāpāriet uz lētāku barību, uz lobarību, teiksim.
mieži, lēcas vai tur kādi citi graudi, ja, lai viņš varētu izdzīvot. Pats būs tik liels. Un viņš dara 4. pelēka zirgs nāvi plus elle iznīcinās 4. cilvēku. Un tas 5. zīmogs zem altāra nokautot vēseles viņš redz. Un tie sauc, un viņš viņam atbild vēl mazu brīdi. Un tad. Un 6. zīmogs saule. Saule aptumsojas, kā asins kļūst kalni, salas izkustās no vietas. Polāra as zemes nobīdās. Es varu iedomāties, jā, tas tā varētu būt, jo visi zin, kā zeme griežās, ja kā vilciņš, un kas ir, ja vilciņi jūs piebremzēt, viņš nokrīt, viņš nogāžās. Ja meteorīti tagad bombardē zemi pretigriešanas virzienā, ātrums tik tālu samazinās, ka saulē pievilkšanas spēks saglabājas, zeme var kaut kā sagriezt no savu 23,5 grādu leņķa no vertikālas, nedaudz sašķiepties, un tad tur ir rakstīts, kā satīta grāmata aiziesim, pilnīgi otrādi būs. Ziemeļi ne tur, saule liekas ne tur, kur parasti. Es tādu pieļauju principā, ka polāra as nobīdīsies. Un tad iestājās klusums uz kādu laiku, kur eņģeļi apzīmogo 144 000 no Izraēla, kas ir Kristu pieņēmuši, un arī būs liecinieki tajā bēdu laikā, lai Kristu pieņemtu. Un tad 7. zīmogs klusums uz kādu laiku, uz pusstundu debesīs, eņģeļi ber uz zemi uguni, un tad 7 bazūnis un 7 kausi. Tā visi ir dusmu izliešanās pār zemi, lai zemi bendētu fiziski. Iziesim ātri ķautam bazūniem. Pirmā bazūna atklāsums 8:1-4 sākas pērkoņi, zibeņi un zemestrīci. Pirmā bazūna krusa, uguns, asins sajaukta, 1/3 zemes apdeg. 2. liels kalns jūrā iegāžās, 3/3 visu jūru iet bojā, 1/3 kļūst par asinīm. 3. bazūna skan zvaigzne krīt no debesīm, ūdens, iekšējie ūdeņi kā vērmelis kļūst, mirst daudz cilvēku. 4. bazūna skan 1/3 saules, mēnesis un zemes un zvaigžņu aptumst. Ot šīs ir pirmās 4 bazūnas, kas skan un maitā dabu samaitā un zemi. Pēdējās 3 bazūnas ietekmē un maitā cilvēkus. Tā 5. bazūna skan akka, parādās dūmi, kā sisiņi īpatnē izskata moka cilvēkus, bet nenogalina, maitā viņus. 5 mēnešus grib mirt, tie grib mirt, bet nāvi nevar atrast. Viņi grib mirt, bet nāve bēg no viņiem. 6. bazūne, uguns un dūmi, sērs no zirgu mutēm, 1/3 cilvēku tiek nobeigti. Un 7. pasaules vadība rokā tam kungam uz mūžu iet. Un tad ir pēdējie dusmu kausi. Pirmo kausu izlēja eņģelis pār zemi, nikna augoņi piemetas tiem cilvēkiem ar zvēra zīmi. 2. kaus pār jūru izlēja, tā to par asinīm, radība tur beigta. 3. pār upēm un avotiem, kļūst par asinīm. 4. pār sauli, tā iegūst spēku sadedzināt cilvēkus ar savu karstumu. Tie joprojām sakošu mēlis un neatgriežas pie Dieva. Pār zvēru troni izlīja kausu. Viņa valstība kļūst tumša, joprojām neatgriežas. Tad pār Eifrātas upi izlīja, tā kļūst sausa, lai austrumu ķēniņi varētu atgriezties. Un
piedalīties Armagedona kaujā. Izlēja gaisā 7. Ir noticis liela zemestrīce, krusa, pazūda salas, kalni, pagānu pilsētas sagrūst zaimo. Pazūda salas, es tā domāju, Indijas okeāns pazudīs ar Seišeļu salām, Maldīvu salām, kur cilvēku brauks atpūsties. Karibu salas pazudīs, kur ūdens kristāla dzīdars un kokospalmu šalts un mūzika skan. Uz kurien viņi brauks tad? Un šī pašā laikā 3 nešķīstie gari iziet no zvēra un pūķa mutes un iet pie kaimiņu valstīm pulcēt ķēniņus uz cīņu Armagedonas kaujā. Sapulcina Armagedonu. Ir tāda pilsēta Megido. Ir tāda pilsēta Megido pilsēta Izraēlā apmēram no Galilejas. Jūs stāties priekšā Izraēlas karti, kur jūs labi no galvas zinat visi. Apmēram 270 garus Jordānas upe sākas no ziemeļiem, iet cauri Hūles ezeram, tad Galilejas ezeram ietek Nāves jūrā. Lūk, un starp to Galilejas ezeru jūru apmēram 40 km, un tur mazliet uz dienvidu rietumiem ir Megido pilsēta. Vietēji viņi sauc Armagedo, grieķiski Armagedon, un tur pikļaujas Izraēlas ielai, un tur viņi tiks sapulcināti. Tie, kas pret Kristu grib sacelties. Armagedonā, Izraēlas ielajā, Jeruzalemi gandrīz iznīcina, Jūda sauc, lūdz, vaimanā, Cakārija 12, 9 līdz 11. Jeruzalem izposta, Cakārija 8, 9. Kristus cīņa ar sātana karaspēku, Cakārijas 14, 2 līdz 5. Lūk, tas ir Armagedonas kauja notiek, ka Kristus beidzot nonāk ar saviem saukts, ar saviem svētajiem eņģeļiem un iznīcina viņus tur sapulcinot ar savu mutes zobenu un dvašu. Mēs atceramies no pirms Kristus aresta, kad viņi nāca sagūstīt, viņš uz viņiem pat nepūta, neko darīja, pagriezās pasties. Viņi nokrita visi pie zemes. Jūs varat iedomāties, kāds spēks tur tagad Kristum, ka viņš ir dusmīgs uz šiem, ka viņi iznīks. Tur rakstīts ar savu mutes zobenu, viņš viņus iznīcinās, bet ar dvašu. Un tur ir teikts vēl, ka grāmatā, kas tas bija, Abakuka vai tas nebija, es precīzi tagad nepateikšu, kad sots sagaida tos, kas karoja pret Kristu, ka viņu acu ābols satrūdēs, viņiem dzīvēm esot, viņam ēles satrūdēs, atsakot, briesmīgs gals gaida tos, kas pret Kristu karo. Un kas tagad notiek? Antikristu un viltus pravieti iemet uguns jūrā uzreiz pēc šīs kaujas. Pārējos nokauja Kristus mutes zobenu, kā es teicu. Un tagad kas notiek? Neticīgie neieies. Nākošā mums stāv priekšā 1000 gadu miera valstība, kur šitam visam vajadzēja būt virzītam uz to, ka ļaunums tiek iznīcināts. Un pievilšana ļoti liela. Un šeit mums ir jāparunā vēl par vienu lietu, proti par to, ka galvenajām pasaules reliģijām lielākajām nav izpratnes par eskatoloģiju, nav pat savas mācības. Daudzām nav, bet islāmam ir.
Islāmam ir izpratne par eskatoloģiju. Islāmam arī Kristus eksistē, bet ne kā pestītājs, viņš vienkārši skolotājs, savu mācību pabeidzis, tiek nemirst un ne pa vienu dzīvību neādot, bet tiek paņemts uz debesīm. Un ir viņi gaida tagad 12. imāmu, islāmistu atgriežoties 12. imāmu, jeb Mahdi atgriežoties. Un viņiem ir arī Isus, un viņiem ir mūsu Kristus, Bībeles Kristus, viņiem ir kā antikrists attēlots, un Dazāli, viņu sauc par Dazāli. Un tagad kas notiek? Kāpēc es tā brīnos? Kāpēc mums Kristus tik bieži atgādina par to pievilšanu? Bēdu laikā, ka jūs pievils elementāri, kad viltus kristi nāks un tie visi un viltus mācības, un tad es iedomājos, kas te būs palicis tai bēdu laikā? Īstie kristieši paņemt prom, palikuši kaut kādi šaubīgi, tad tādi, kam vienalga, kam ticēt, un tad tādi galīgi neticīgiem, kas saka, es pieņemšu tas zvērzīmi, ja man maizi nepārdos veikalā, man vajadzīgi tad, es pieņemšu, nav problēma. Bet tur iziet, kas ir pa lietu. Viņu, šitas mūsu viltus pravietis, pēc mūsu bībeles, tas ir Islāma Kristus, jeb Isa. Un galvenais, ko viņš darīs, viņš nonākšot uz zemes, viņš pasludinās, ka cilvēki, tas, ko es jums sludināju, par to līdz šim, to aizmirstiet, tas ir nepareizi, tā ir kļūda. Un sāks cīnīties, kad lai visi piekļaujās Islamam, Un ko viņš izdarīs, tur ir rakstīts tā, viņš atnāks uz zemes, pirmais viņš nolauzīs visus krustus. Tas nozīmē, tēlaini runājot, baznīcu iznīcinās, kristīgo baznīcu iznīcinās. Tātad tur ir jādomā, kas notiks ar pāvestu baznīcu, ja? Un kā tas beigs sev, man tas būtu interesanti zināt. Būs vienīgā un islams, jā. Tad viņš nolauzīs krustus, nākošais, ko viņš izdarīšot, viņš iznīcināšot cūkas. Tas nozīmē no lopkopības cūkas ārā visas tādas nešķīstos neturēs, un no ēdienu kartēm cūkas ārā tādas nebūs. Tad viņš nodokli iznīcināšot, kuru maksā kristīgie cilvēki, kur dzīvo islamu valstīs, Dižāha, es aizmirsu, kā viņi sauc, īsti nevar atkārtot, bet kaut kā tā. Tad kristieši islama valstīs nedzīvos vairāk. Un tad viņš cīnīšoties pret antikristu. Viņa izpratne, tas ir pret mūsu Kristu. Un tad es tagad saprotu, ka cilvēki īstie kristieši ir aizņemti, kam viss skaidrs. Un man tā liekas līdz šim, kā man var pievilkt. Es taču zinu, cik Bībeli pārzinu, ka tādu viltus mācību man piedāvā. Tas ir tā kā dubļi mašīnā uz pulēta sāni. Es redzu, ka tas svešs, ka tas neiet kopā. Bet ja tagad šitādi paliks remdeni, kristieši šaubīgie, kristieši vai nekādi, ka viņš sāks teikt, es esmu tagad Kristus, klausies, tā bija kļūda, ko es jums mācīju. Pieņemiet to tagad, ko es jums mācu, pieņemiet islāmu, tā visa bija kļūda, jā. Tad es saprotu, jā, ka cilvēki var tikt pievilti, un tāpēc Kristus saka, viltus kristi nāks, tas ir islāma Isa, jeb mūsu izpratnē viltus pravietis, kas to darīs. Un tad man ir skaidrs, ka tāda pievilšana var notikt. Lūk, Armagedonu mēs uzskatīsim, ka ātri izgājuši Armagedonu kauju mēs esam beiguši. Viltus pravietis un antikrists ir ugunsjūrā, pāries nokauj zobenu. Un kas tagad noticīgi? Neticīgie neieies nākošajā etapā. Dieva atziņa būs vispārēja, kas ir tas Habakuka grāmata 2.14. Dieva atziņa būs augsta. Un tagad ir divas kategorijas mums jāsaka. Apskaidrotie cilvēki un neapskaidrotie, kas palikuši pāri pēc lielās iznīcināšanas. Apskaidrotie Kristus līgava, Kristus mocekļi,
un vecās derības svētie. Ko nozīmē apskaidroti? Noskat tie, kam ir apskaidrota miesa, kā Kristum, kas vairs nevar mirt, viņi nav pakļauti nāvei, viņi vienmēr ar Kristu, un viņi nemirst, un tālāk neapskaidroti. Tie ticīgie jūdi, ticīgie pagāni, Miha 4, no 6 līdz 7. Un šie, kurus es nosaucu, apskaidroti, un šīs divas grupas ir gatavas iet 1000 gadu mieru valstībā. Pāriem ir 1000 gadu mieru valstības. Kas ir 1000 gadu mieru valstība? Tas ir stāvoklis uz šīs pašas vecās zemes. Šīs pašas vecās zemes, kur Sātans uz 1000 gadiem saistīts. Un atklāsmes 21 līdz 3. Un Kristus plus svētie un 144 tūkstoši izredzēto jūdu pārvalda zemi kopā ar Kristu un plus tautas vēl. Kāds daudzums no tautām, no pagānu tautām, kā viņas tur varēja rasties. Kaut kādā veidā viņas tika garām filtram. Nē, es atvainojos, tas nav tas. Viņas neticīgi neies. Šeit viss ir ticīgi sākumā. Kas viss ir ticīgi? Kādu no pagānu tautām iegāja 1000 gadu mieru valstībā. Un kāpēc vajadzīga ir tāda 1000 gadu mieru valstība? Tā ir prelūdija mūžīgai nākošai dzīvošanai atkal jaunajā zemē. Jēga ir tāda, ka, lai piepildītu praviešu sludināšanu, ko sevišķi Jesaja visā savā grāmatā raksta par cik labi tur būs, cik mierīgi tur būs, cik attīstīti tur būs un cik būs tur laba dzīve, lai piepildītu, jo pravietis sludina, viņam jānotiek, viņš tagad noticis, lai atbildētu uz mācekļu lūkšanām un uz mūsu lūkšanām, jo mēs taču lūdzam mūsu tēvs, lai nāk tava valstība, šī ir tā Dievu valstība, 1000 gadu mieru valstība, lai viņi nāk, viņi atnākusi tagad ir. Ne tagad, bet tajā, par ko es runāju. Alga Dieva ļaudīm, lai valdīšana kopā ar Kristu būtu. Alga Dieva, jo mēs taču algstam būt kopā ar Kristu. Un tagad mēs būsim 1000 gadus kopā ar Kristu un uz priekšu vienmēr. Šī ir atbilde. Un lai apstiprinātu, ka Kristum bija jāmirst, ka cilvēka daba ir tik briesmīga, tik viegli pakļauta un pakļaujas Sātanam, ka nav cita iespēja. Mēs redzēsim 1000 gadu beigās, tur atkal uzplauks melns zieds, kas ir nepaklausība. Nu, lūk, un vēl ir vajadzīgi tāpēc, lai tiesātu bēda laika izdzīvojušie. Atklāsmes 20.4 un Mateja 25, 31 līdz 41. Nu, kā būs? To mēs lasām, valda pilnīgs miers, Miha 4.2, uzplaukums, cilvēki ilgi dzīvos, cilvēku mūžs būs kā koku mūžs. Prieks un laime, Jēzus pielūgšana, Jeruzaleme, Cakārijā. Dzīvnieki bez ļaunuma, kā iesākumā Ādama un Ievas laikos. Kas dzīvos? Tagad jautājums, kas būs tur? 1000 gadu mieru valsts, 144 tūkstoši, plus svētie, plus dzīvie no bēdu laika. Nu, lūk, un tagad es ko? Mani fascinē kādas rindas kas atspoguļo augstu attīstītu lauksaimniecību un rūpniecību.
tur būs saimniecība 1000 gadu miera laikā. Mums būs jāatgriežas uz šīs zemes, vai gribam vai negribam. Es tikai domāju, cik lielā mērā būs zeme pārvaldīt un ar ko man laidīs nodarboties. Vai ar to, ko es līdz šim biju nodarbojies, vai man citu ierādīs, vai man būs jābūt kādam uzskaitvedim vai kādam administratoram. Man šeit redziet, ko saka Eceķēļa grāmata 48, 18, 902. lapus. 902. lapus. Saka, kas vēl paliek pāri no garuma, gar svētā veltījuma iecirkņa malu, proti 10,000 oliekšu rīta pusē pa zemiet runu un 10,000 oliekšu vakar pusē, tad šī zemes gabala raža jāizlieto pilsētas strādnieku uzturam. Pilsētas strādniekiem jābūt no visām Izraēla ciltīm. Pilsētas strādnieki no visām Izraēla ciltīm. Tad mēs stādamies priekšā pilsētās rūpniecību attīstīt, būs baltās apkaklītes, būs zilās apkaklītes, lauksiemnieki ražos pārtiku, gan arī kā tagad kombaini, visas ceļas izbraukās un tā tālāk. Es jokāju. Un ot tā, Kristus vadībā tas notiks, un tad varēs redzēt, kas notiek, ka nav korupcijas, ka kāds kādam nepazvana, ka kāds nepaschēmo, ka kāds neuzstājas schēmu, nepievāc naudu, ko Eiropa iedod. Kristus būs galā, un tā valdīšana nebūs tikai tā. Tur rakstīts, viņš valdīs ar dzels rīksti. Ar dzels rīksti. Ko tas nozīmē? Tur ir tā nežēlīgākā angļu tulkojuma, tas ir iron rod, ar armatūras gabalu, jā, tas izklausās, ar dzels stieni valdīs. Redziet, cilvēkiem, kuri ieiet ticīgi, ja, viņi ticīgi, sākumā, es domāju, 1000 gadu miera valstībā viņi ir ticīgi, bet mēs zinām no šīs zemes, ka ticīgiem cilvēkiem piedzimst neticīgi bērni. Viņi nepiedzimst, viņi, var sakot, viņi pieaug, viņus nekā nevar pie ticības piedabūt. Viņi neticīgi, pat gan arī karojoši neticīgi. Es tādu zinu, jūs tādu zinat noteikti, un tur nekā nevar izdarīt. Un tādiem bērniem dzims bērni, un tādiem bērniem dzims vēl vairāk, un ģeometriskā progresija tur izveidosies. Un Dievam būs jāsoda tādi cilvēki. Viņš viņus sodīs ar īsu mūžu. Tādi mirs, tur ir rakstīts, ja kāds ātri nomirst, tad tas tiks uzskatīts, ka Dievu sodu saņēmis. Tā kā tur nebūs tā kā viena totāla tāda negriezīs uzmanību uz grēku un tam līdzīgi. Ja cilvēks grēkos, viņam tiks atņemta dzīvība ātri. Un arī par tām citām tautām, kas ir tagad 1000 gadu miera valstībā rakstīts, viņas dosies katru gadu uz Jeruzālemi to kungu pielūgt. Un ja viņi neies, tad nelīs lietus pār šo zemi. Tad tur ir rīvēšanās. Kādi grib iet, kādi negrib. Ja tu neies, lietu tev izslēgs, bats valstī, un tad lūksies, valdīs ar dzels rīksti. Tagad paiet laiks, 1000 gadi, jau tuvojas noslēgumam. Sātans atbrīvots, kuru viņš bija iemests dziļā bezdibenī, pieķēdēts, tagad beigās atbrīvots. Un tur ir tādi cilvēki izveidojušies, par kurus teica, kuri ir neticīgi, kas viegli pakļaujas Sātana aicinājumam. Tur ir rakstīts, Sātans izies krustām šķērsam pa visu pasauli vākt pretiniekus, lai Kristu iznīcinātu Jeruzālemi, kurš sēž. Tie cilvēki ļoti viegli padosies tādam aicinājumam, un rakstīts, sakarās ļoti lielu pulku, atkal lielu pulku sakarās, un šis ir tas, par ko Kristum bija jāmirst, ka cilvēki daba ir ļoti ļauni, viņa pati nevar sevi uzturēt un tādā labklājībā, viņš uz ļaunu vien domā.
Viņš savāca lielu sekotāju pulku no Sātans no pasaules, ielēns svēto pilsētu Jeruzalemi, atklāsums 28:9, uguns no debesīm krīt. Vēl nemet uguns jūrā, un te ir Sātanu bija nepieciešams atbrīvot, lai apstiprinātu tā ļauno dabu uz sacelšanos. Grēkam ir milzīgs spēks. Sātanu un sekotāju iznīcināšana ir vienīgais risinājums. Vienīgais risinājums. Tagad iznāk, kas bēdu laikā iznīcināja jau ļaunumu un ļaunus cilvēkus. Paiet 1000 gadi, akli savairojušies tādi. Ļaunums un ļauni cilvēki. Atkal viņi jāiznīcina, viss ir tā kā caur sietu atsijā un iznīcina. Tagad ir beidzies 1000 gadu periods, un tagad ir pēdējā tiesa. Lielā baltā troņa tiesa, kur tiks tiesāti. Tur ir rakstīts tā, viņi apsēdās. Tā ir neticīgo tiesa. Varētu piebilst, ka tā ir tiesa priekš neticīgajiem. Apsēdās viņi un grāmatas tika atvērtas. Kādas grāmatas? Bībele, dzīvības grāmata, pīviņu grāmata, grāmatas par darbiem, varbūt vēl kādas. Es gribu Jāņa evaņģēlē 12:48. Bībele, galvenā Bībele tiks atvērta un dzīvības grāmata. Man nav palicis vairs daudz, es drīz beigšu. Bet šī nebija mana vēlēšanās šeit stāvēt. Ja jūs, tad jūs esiet pacietīgi. Kāpēc tā notika, es nezinu, jautājiet mācītājiem. Jā. Apsūdzība, atkal apsūdzība. Tā, tur ir rakstīts, tā lūk rakstīts. Bībele tiks atvērta. Jāņa 12:48. Tā 12:48, kas man nievā un nepieņem manas vārdas. Kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko es esmu runājis, spriedīs pār viņu tiesu pastara dienā. Bībele. Nākošais dzīvības grāmata taps atvērta. Psalms 69:29. Vai Filipiešiem 4:3 arī. Filipiešiem 4:3, tas ir 636. 636. Lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņas nepieraksta pie taisnajiem. Tad piemiņu grāmata par darbiem kādiem, kas ir dalīti Malakija 3:16, un grāmata par darbiem, atklāsmes grāmata 20:12. Atklāsmes 20:12, kur tā ir rakstīts. Es redzēju mirušos lielos un mazos stāvu un goda krēslu priekšā un grāmatas tāpat vērts, cik atvērts vēl cita grāmata. Tā ir dzīves grāmata. Mirušie tik tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Tad kāda darbu grāmata vēl eksistēs. Lūk, kas nebija atrodams grāmatā, dzīvības grāmatā, to iemet uguns jūrā, kas ir otrā nāve. Tāpat kā ir divas nāves, augšām celšanās, ir divas svētīgs tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās, tā arī otrā nāve šī
kas dzimis tikai vienreiz, tas mirs divreiz ar savu fizisko nāvu un otru nāvu šito, iemeties uguns jūrā. Un tā ir pēdējā. Tālāk šī tiesa daudz neatšķiras no tām, ko mēs redzam mūsdienu tiesanamos, tikai ar dažām atšķirībām. Protams, tur būs apsūdzētais un nebūs aizstāvība. Tur nebūs tiesu debatis par tavu vainu, vai manu vainu, vai nevainību. Tur būs tiesnesis, ir, bet zvērinātie nē. Tur nebūs nosacīta spriedumu. Piemēram, pagaidām atstāsim viņu uz kādu gadu, tad paskatīsimies, kā viņš, un tad nolemsim. Vai ja viņš sagrēkos atkal, tad viņa tiesa, nosacīta tiesa nebūs, un nebūs apelācija iespēja. Jo kur vēl griezties? Šī ir augstākā instance. Jau tagad viņam nav ko griezties. Nebūs aizstāvības, nebūs debates, nebūs zvērinātie, nebūs nosacīta spriedumu un nebūs apelācija iespēja. Tālāk visi zina, kas seko, bet šī ir, kā es lasīju sākumā. Redzēju jaunu debesi un jaunu zemi. Tur ir, man tas ir ko teikt, bet es esmu nolēmis neatskaņot to šodien. Ne tāpēc, ka laika nav, bet tāpēc, ka tas ir, varētu teikt, problemātiski. Es esmu pakonsultējies ar vienu otru teologu, ja, par šo jautājumu. Viņi nav tā sajūsmā par to, ko es gribētu teikt vēl klāt. Viņi katrā ziņā saka, es nestāvētu uz barikādiem par šo jautājumu. Jo pravietojumi it kā beidzas ar 1000 gadu miervalstību. 1000 gadu miervalstību un tālāk tā gandrīz ir brīva interpretācija. Bet tas, ko es varētu pateikt, ļoti it kā sakrīt ar to, kas ir Bībelē rakstīts. Un tālāk mēs redzam, ka viņš redz jauno zemi Jānis, jaunu debesu un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Viņš redz debesu Jeruzalemi nākam uz jauno zemi, kas ir kubu formā, apmēram 2400 km katru kanti. Un Jeruzalemes pamatos ir akmeņi, dārgakmeņi ar apustuļu vārdiem, pērļu vārti, zelta ielas. Tur nav tempļa, jo kungs ir viņu templis un Kristus. Tur nav gaisma, nav gaismekļu, jo Dievs ir viņa gaisma. Tur vārti nav un neslēgs vakarā ciet, jo naktis tur nav. Un tur iztek ūdens upe no Jeruzalemes uz austrumiem uz vidusjūru, otrādi uz rietumiem uz vidusjūru, uz austrumiem uz nāves jūru, kuras krastos aug dzīvības koks, kas nes augļus 12 reizes gadā un lapas, un tie būs tautām par dziedināšanu. Jautājums, kas paliek neatbildēts, uz kuras nevar atbildēt, vai ko nozīmē tautas. Šeit iepriekšējā ir tā kā tautas, tās gan tā kā pagānu tautas ir. Vai ies ticīgas pagānu tautas jaunajā debesī un jaunajā zemē, vai nē, es to nezinu. Es tāpat nezinu, vai jaunajā Jeruzalemē dzīvos tikai Kristus līgava, tas ir baznīca. Es to nezinu, nevaru pateikt. Es šo to domāju, bet es to atklāti nesaku. Tas ir katram varbūt pa mājas darbu. To nākošā svētdiena ieņem manu vietu un šo atskaņot. Ko viņš domā par šo? Jā, tas ir ļoti viegli. Jums ir tāda paša avoti kā man. Galvenais avots, pirmā avots Bībele, tad kaut kāda papildus literatūra iespējami pieejama vēl. Nu tā. Svētīgi ir tie, kas mazgā savus drēbes, un lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka. Un man arī šis nesaprotams ir. Svētīgs, kas mazgā savus drēbes, un lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka. Tur ir teikts tautām par dziedināšanu. Baznīca ir jaunā Jeruzalemē kopā ar Kristu mājo. Kāpēc viņai vajadzētu būt daļai pie dzīvības koka?
un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Un šis man ir mistērija, šis 14. pants. Bet neviens jau nekad nevar teikt, ka viņš visu saprot, visu pārzina. Tad jau Dievs nebūtu Dievs, ja viņš būtu pakļauts manai izpratnei. Kas tas vairs par Dievu, kuru es varu izanalizēt pa kauliņiem, izlikt visu, ko viņš ir domājis ar to. Tad jātaisa Bībeli ciet un saka, es visu zinu un pazīstu. Labi, ar to es arī šodien nobeigšu un saku, Tēvs, paldies par šo brīdi kopā ar Tevi un domāju par savu vārdu. Piedod, ja kaut kas nebija saskaņā ar Tavu prātu. Mēs cilvēku bērni esam visi grēcīgi, mēs esam mirstīgi, bet mēs meklējam mūžīgo pilsētu. Vispirms, Kungs, kopā ar Tevi kļūt Tev līdzīgi un dzīvot ar Tevi. Palīdzi mums mūsu gājienā uz mūžīgo Tēvi, kur Tu, Kungs, svētā trīsvienībā kopā ar Dēlu un Svēto garu dzīvo un valdi augsti teicāms mūžīgi. Amen. Es lieku savu cerību